Labdien! Šodien mēs esam Grīziņdārzā kopā ar Aleksandru, kurš ir pārdošanas daļas vadītājs. Un mums ir pāris jautājumi. Aleksandra, pastāstiet kopumā, kāda ir jūsu pieredze vadot Grīziņdārzu, jo tas ir noteikti tāds izaicinošs arī amats. Principā ar nekustamiem īpašumiem nodarbojos jau kaut kur 6 gadus. Strādāju vairākas uzņēmumus un jau pēdējie 2 gadi pārvaldu, meklēju klientus, nomniekus šeit Grīziņdārzā. Nav viegli, jo mūsu komplekss visu laiku attīstās, jo renovācijas process neapstājas. Mums vēl daudz kas vēl izdarīts un vēl liels ceļš priekšā. Izaicinājumi, protams, ir, bet darām visu, lai gan mūsu nomniekiem, gan klientiem, gan sadarbības partneriem būtu ērtīgi un komfortabli. Pastāst kopumā, kā jūs vērtējat sadarbību ar aģentūrām un kas sanāk proporcionāli vairāk iznomāt pašiem vai aģentu pienesums arī ir līdzvērtīgs? Protams, kā vienmēr gribatas vairāk, bet aģentūra ļoti daudz un ļoti laba palīdzība mūsu biznesā. Jūsu kolēģi un jūs ved diezgan bieži, bet ja mēs runājam par tām proporcijām, es teiktu 50/50. Tā kā 50% aptuveni atnāk paši, zvana, raksta un 50% nāk no aģentūra. Tā kā mēs ļoti novērtējam mūsu sadarbību, bet, kā es teicu, jau gribas vairāk. Tā kā lūdzu aģentūras strādājiet aktīvāk. Paldies, jā. Aleksandra, pastāstīja, kā tu esi iepazinies ar Relive uzņēmumu un cik ilgi jau esam sadarbībā? Es ļoti labi atceros to dienu. Zvans, man sauc Renars, vēlos, vai jūs sadarbojaties ar aģentūram? Es atbildēju, ka jā, protams. Un nākamais bija, vēlos atbraukt, iepazīties, nofilmēt telpas, un tā arī viss ceļas. Sadarbojamies kaut kur gadus 5 jau. Tā kā diezgan liels. Kas tev kopumā patīk sadarbībā ar Relive un kā mēs vispār strādājam? Kā tev liekas tev tā iespējas? Man ļoti patīk, ka jūs esat ļoti aktīvs uzņēmums. Es teiktu proaktīvs uzņēmums. Visu laiku zvanat, prasat, kāda ir jaunumi, kādas telpas pieejamas. Sūtat arī pieprasījumus. Un man ļoti patīk, ka jūs esat sekojat trendiem. Filmēt video, lidojot ar dronu, arī filmēt video. Tā kā tas, teikšu, ne katrs makleris to dara. Pēc tā, ko es redzu. Paldies, jā. Un kopumā, vai tu ieteiktu Relive kā sadarbības partneri? Es noteikti ieteiktu Relive kā sadarbības partneri. Relive ir ļoti labs variants, ja kāds meklē jaunu telpu vai meklē iespējas iegādāties vai pārdot nekustamo īpašumu. Liels paldies, Aleksandra! Paldies jums! Jā.